Hello! Sveicins jums visiem! Tā esmu šeit Regīna, un šis ir kārtējais ieraksts. Šodien šovakar es gribu parunāt par retrogrādiem un konkrēti par pašlaik esošiem retrogrādiem. Un pašlaik mums ir 2 retrogrādi. Ir Merkura retrogrāds, par kuru, man liekas, es jau kaut kad minēju. Tas iesākās 5. janvārī un beidzas 25. janvārī. Es skatos kalendārā, man šeit ir. Un mums sākās Jupiter retrogrāds 7. 8. janvārī kaut kur tajā laikā no 7. uz 8. janvāri sākās, un Jupiter retrogrāds turpināsies līdz 9. maijam. Nu, lūk, Merkura retrogrāds, jā, jūs esat ko par to dzirdējuši no kādiem citiem avotiem, vai arī esat skatījušies manas ierakstus vai klausījušies tos jau senāk, tad ziniet un esat dzirdējuši to, ka Merkura retrogrāds ir saistīts ar atskatīšanos, izvērtēšanu, atskatīšanos uz notikušo, uz dzīvi, uz dažādiem dzīves aspektiem un izvērtēšanu, to izvērtēšanu, un Merkura retrogrāds ir saistīts ar komunikāciju un komunikācijas līdzekļiem, un līdz ar to, ka ir retrogrāds, tas var parādīties tā vai izpausties tā, kā tieši komunikāciju sakaros, kā dažādi komunikāciju līdzekļi saiet grīstē, vai kaut kas neloģisks ar tiem notiek, vai saplīst, vai kaut kas pazūd, vai notiek pārpratumi. Piemēram, parasti jau var notikt pārpratumi, ja mēs kaut ko sūtam, kādu ziņu, vai tīpaši, ja tā ir kāda svarīga ziņa vai vēstule e-pastā vai ar SMS vai kā, tad vienmēr ir tā iespēja pārprašanai, bet Merkura retrogrāda laikā tas var notikt vēl biežāk, vairāk, dziļāk tie pārpratumi. Un tad Merkura retrogrāda laikā ir arī ieteikts neparakstīt nekādus tādus svarīgus dokumentus, neveikt nekādus tādus svarīgus lēmumus. Lūk, tas tiem, kas varbūt nav dzirdējuši neko par Merkura retrogrādu. Un, jā, Merkura retrogrāda laikā parasti iesaka pārliecināties par to, lai, ja ir datorā vai citur kāda svarīga informācija un tā, tad izdarīt tā, lai šī informācija būtu arī kaut kur citur, ielikt šo informāciju kaut kur citur, lai, ja nu viens līdzeklis, viena lieta saplīst, tad ir otrā vēl citā formātā vai citā vietā ir šī informācija, tīpaši tā ir svarīga. Ja nu kas notiek. Lūk, es varu teikt, ka šī Merkura retrogrāda laiks, šis Merkura retrogrāds darbojas nepajokam manā dzīvē, un ir pagājušas tikai vēl ir pagājušas 2 nedēļas jau Merkura retrogrādā, un gandrīz tikpat ilgs laiks arī Jupiter retrogrādā. Un kas tad ir ar Jupiter retrogrāds? Ar ko tad tas ir tāds īpašs? Ar to nav nācies tik bieži saskarties kā ar Merkura retrogrādu, bet
Jupiter retrogrāds šoreiz ir ļoti svarīgs, un tas fakts, ka Merkura un Jupiter retrogrāds notiek vienā laikā, vai sākās gandrīz vienā laikā, tik ar dažu dienu atstarpi, un tāds tas kaut kā tā iekustina tādu pavisam vēl dziļāku tādu enerģiju situācijas, kas ir saistītas ar abiem šajā retrogrādā notiekošajiem tādiem aspektiem, svarīgākiem, galvenākiem. Un tā, tātad Jupiter retrogrāds. Ar ko tad Jupiter retrogrāds ir svarīgs un īpašs? Tas ir svarīgs ar to, kā Jupiter retrogrāda laiks ir laiks lai pievērstos sevis izzināšanai, sevis saprašanai, personīgai izaugsmēji, personīgai tādai dziļākai saprašanai, saredzēšanai, apziņai, apzināties to, kaut ko, vienalga, kas tas būtu, bet kaut ko par sevi. Šis ir Jupiter retrogrāds ir lielisks laiks tam, lai nonāktu tādā vienā līmenī ar sevi, lai nonāktu vienā tādā, lai būtu darītu, rīkotos saskaņā ar sevi. Un pirmkārt, lai saredzētu to mūsu katra patieso būtību dažādās situācijās un notikumos. Un Jupiter retrogrāda laikā nāk klajā vai virspusē mūsu dzīves notikumu meli, kurus mēs sev par sevi stāstam, runājam vai ticam, un tie meli, kurus mēs iespējams izliekam uz āru, izrādam uz āru, kas būtu, ja mēs, piemēram, ja mēs runājam un daram un rīkojamies, nesot saskaņā to mūsu patieso būtību, ja tas, ko mēs jūtam, ko mēs domājam, kā mēs rīkojamies, vai kā mēs gribētu rīkoties, kā mums ir sajūta, ka vajadzētu rīkoties vai gribētu rīkoties, ja tas nav saskaņā ar to, kā mēs patiesībā rīkojamies, daram, ko runājam, ko sakām. Un tas nāk klajā, nāk virspusē dažādos veidos, tas parādās mūsu dzīvē un dažādās situācijās, lai mēs varētu to saskatīt, kas tad tas ir, un lai mēs varētu apzināties to, kas mums tad arī ideālajā arī variantā palīdz un kam vajadzētu palīdzēt mums tā saredzēt un saprast, kā tad labāk rīkoties, lai tas būtu viss saskaņā viens ar otru. Šajā laikā, šajā Jupiter retrogrāda laikā, kas, kā jau teicu, vairākus mēnešus notiksies līdz māja sākumam, šis ir jau un turpinās būt tāds laiks, kad ir svarīgi kur palika? Es te skatos, ko es vēl esmu pateikusi. Jupiter laiks ir svarīgs
svarīgi, tā īsāk sakot, ir svarīgs viss, kas ir saistīts ar mūsu patieso būtību un cik mēs patiesi esam pret sevi un cik mēs patiesi esam dzīvē kā tādā un pret citiem cilvēkiem un tā. Man liekas, ka šis ir tāds ļoti lielisks laiks tagad, un tieši tas, ka Jupiters sāks. Man zivtiņas tur ir, un viena izskatās, ka nav īsti priecīga, bet viņai draudzene pirms 6 dienām nomira. Varbūt, ka tā zivtiņa tāda vientuļa jūtas, īsti nezinu. Okay. Un jā, Jupiter retrogrāds un Merkur retrogrāds atskatīšanās un izvērtēšana, un Jupiter retrogrāds tieši saistīts ar to izvērtēšanu, ja iet runa par patiesumu un patiesīgumu, tad mums ir tik lieliski iespēja pašlaik sakārtot visu sevi iekšēji, lai tas iekšējais un ārējais mūsos un mūsu dzīvē sakristu. Un es tikko pat šovakar pirms šī video ierakstīšanas redzēju, lasīju tādus viedus vārdus, ko Mārtiņš Luters Kings bija teicis, ka mēs nomirstam tajā dienā, kad mēs izvēlamies noklusēt kaut ko, neteikt neko par kaut ko, kas mums tā no sirds un patiesi ir svarīgs. Ja mēs beidzam pastāvēt par to, kas ir mums svarīgs, ja mēs to neizpaužam, ja mēs to nedarām, tā citiem vārdiem sakot, ja mēs to neizmantojam, nepielietojam, tad jā, tas salīdzināts ar mūsu miršanu vai to, ka mēs sākam mirt. Man liekas, tie tādi tik ļoti tādi viedi vārdi, un ir arī vēl viens, man nāk prātā viens tāds zīmīgs video, ko es redzēju interviju pirms 6 dienām ar sievieti, kura bija viens no retajiem cilvēkiem, kurš piedzīvojis bija, un kura piedzīvotais, kura notikušais bija saistīts, nevis saistīts, bet dokumentēts tīri ārstu un tās zinātniski vai nezinātniski, bet, medicīniski dokumentētais notikums, kas bija saistīts ar audzēju vēzi. Šai sievietei bija bijis vēzis jau ļoti, tajā augstākajā, attīstītākajā stadijā, un viņai bija vairāk gadu garumā tas bija bijis, un tad beigās viņa nonāks līdz tam, ka vieni orgāni atteicās darboties, un nākošie atteicās darboties, un beigās šī sieviete iegāja komas stāvoklī. Un vispār tā ideja bija tāda, ka viņa mirst, un viņai bija tā ārpus fiziskā ķermeņa pieredze, ka viņa bija dzirdējusi visu, kas notiek apkārt, un redzējusi, un viņa bija
bijusi arī pie cilvēkiem, sev tuvajiem, un tādi, kas nebija tajā telpā, nebija slimnīcā, nebija pie viņas, un viņa atradusi, nu tā, nevis tā, ka viņa meklēja, bet, nu, sadzirdējusi to, vai saredzējusi, sapratusi, sajutusi to. Viņa jau tā garāk un plašāk apraksta to visu, kā tas noticies ir, bet, nu, es jums šeit atstāstu tik tādu īsu versiju, ka viņa redzējusi to savu dzīvi un kā viņa dzīvojusi to dzīvi ir līdz tam brīdim, un kas tad ir tā viņas patiesā misija, un ka viņa nav arī redzējusi pirms tam, kas tā viņas patiesā dzīves misija ir, un tad viņa esot jutusi cilvēkus sev tuvos, kas bijuši pie viņas gultas slimnīcā, un tīpaši vīru, un vīrs ir bijis ļoti liels iemesls tam, nesimtprocentīgi vienīgais, bet liela daļa iemesla tam, ka viņa atgriezusies savā fiziskajā ķermenī, ir bijis vīrs, un tad arī tas, ka viņa sapratusi ir, ka tas, ko viņa ir nākusi uz zemes darīt, ka tas nav, to viņa vēl nav paveikusi, un ka viņa ir jāatgriežas. Un viņa atgriezusies, un pirmkārt viņa jau nav īsti sapratis, kas tieši ir noticies tajā brīdī, kad tas viss ir noticies tajā procesā. Vēlāk pēc tam viņa sapratis, kas un kā, bet, nu, tieši tad, kad viss tas tā noticies, nav viss bijis skaidrs, bet viņa sākus runāt par kaut ko, ko viņa tur dzirdējusi, ko runājam, un viņa atpazinusi cilvēkus, kurus viņa nekad nebija tādā apzinātā stāvoklī redzējusi vai satikusi tikai pēc tam, kad viņa komas stāvoklī bija tikai tad šie cilvēki ienākuši viņas dzīvē, tur ārsti un māsiņas un tā. Un viņa zinājusi vārdus šiem cilvēkiem, un tas jau līdz tiem apkārtējiem tā izbrīnītiem būt par to, kas tad notiek, kas notikās, kas tas viss ir, un tā. Un pēc iznākšanas no komas stāvokļa, kas jau pirmkārt jau bijis ļoti liels pārsteigums cilvēkiem, viņām 4 nedēļu laikā viņa ir izveseļojusies, viņai ir bijis lieliski nemazākās zīmes no tā, ka viņai kādreiz vēzis ir bijis, nesot bijis viņas ķermenī. Viņa jau dažas dienas pēc iznākšanas no komas gribējusi jau vēst, un, nu, rādījis visādējādas pazīmes, izveseļošanās pazīmes, un tam pilnīgi nekāda loģiski izskaidrojuma nav, pilnīgi nekāda. Un tā interesanti bija, kad tā intervētāja vaicāja viņai, šai sievietei, kas tad ir tas, ko mums ir dzīvē lemts darīt, ko tu teiktu tagad pēc tā visa piedzīvotā, pēc it kā nomiršanas un atgriešanās. Un viņa teica kaut ko tādu, ko es jau vienmēr runāju, ir tas, ka tie talanti, kas mūsos ir, tās spējas, kas mūsos ir, lai cik mums liktos tādi vai tādas, kas nav nekā vērtas, vai bieži tā, ka mēs to, kas mums nākas viegli un labi padodas, nenovērtējam, cik vērtīgs tas patiesībā ir, un ka tas, kas mūsos ir, ka tas ir tas, ko mēs esam, ko mums ir lemts darīt šai dzīvē, ko mēs esam nākuši darīt šai dzīvē, kaut ko saistībā ar to, kas tad ir tie mūsu talanti. Un tad vēl viņi minēja, ka svarīgi ir mums dzīvot dzīvi tādu, kas atbilst mums, kas ir vērsta uz to, ka mēs, kā Jupiter retrogrāds saka, ka
tas, ko mēs jūtam, daram, domājam, ka tas ir, ka tas sakrīt ar to, kā mēs patiesībā rīkojamies un ko mēs runājam un sakam. Un cik bieži un lielākoties visā pasaulē, cik mēs rīkojamies, mēs cilvēki rīkojamies baiļu iespaidā vai baiļu vadīti. Mēs nedarām kaut ko tāpēc, ka mums ir bail, ka mums nesanāks varbūt, vai ka kāds mūs izsmies, vai ka tā nav pieņemts, vai mēs sakām kaut ko vai nesakām, jo mums ir bail, ka mūs atlaidīs no darba, vai ka mūs nepieņems, vai ka mūs nesapratīs, vai ir ļoti daudz dažādu versiju variantu tam, no kā mums ir bail vai ko mēs nedarām, bet fakts ir tāds, ka bailes ir pamatā lielākajai daļai tam, ko mēs darām un kā mēs rīkojamies, un ka tas pilnīgi un galīgi nesakrīt ar to, kas mūsu patiesā būtība ir, jo ja tas, ko mēs darām un sakam, un sakrīt ar to, ko mēs domājam un ko mēs jūtam, un tā, tad tas ļauj mums justies un dod mums tīri automātiski to enerģiju, tādu spēcinošu un spēcīgu enerģiju, un tikai pastiprina šo enerģiju un visu, kas ar to saistīts ir. Un jo vairāk mēs ignorējam to, jo vienkāršāk mums ir saslimt ar kaut ko, jo kaut kāda ātrāk vai vēlāk tam ir jāizpaužās, jānāk laukā tam faktam, tai enerģiju nesakritībai, tam, ka tas, ko mēs jūtam un kas mēs esam, to mūsu patiesā būtība nesakrīt ar to, ne otrādi, ka mūsu darbi un rīcība nesakrīt ar to mūsu patieso būtību. Pamazām, bet tas viss sakrājas, tā nesakritība, un kā nāk tas salīdzinājums prātā, ka, pieņemsim, ir tāda zaru čupa, zaru kaudze, un sakrīt zari vienā reizē, un otrā reizē sakrīt, un tā kaudze ir lielāka, un trešā reizē sakrīt, un ja mēs vēl sākumā, pieņemsim, ja mēs varam tikt cauri vēl tā it kā grūti, bet tomēr varam tikt cauri, tad vēlāk, jo lielāka tā kaudze, jo grūtāk mums tikt cauri, un tieši tā ir ar enerģiju. Enerģija netiek cauri, kur tai vajag tikt cauri, lai mūsu organisms darbotos veselīgi, un tad ātrāk vai vēlāk mēs nonākam līdz tam, kā tā enerģija vairs netiek cauri, un tur ir kaut kāds bloķējums, un tas liek mūsu orgāniem nedarboties, kam nu kurā gadījumā kāds tas orgāns vai organisma daļa ir, kas nedarbojas, bet tas atkal būtu pavisam cits stāsts par to virzienu, par tiem orgāniem un tā, bet tā ideja tāda, ka jā, tas ir bloķēts, un tad mēs saslimstam kaut ko, un jā, lūk, tad šis ir tas viss, jums tā viela pārdomām, mums visiem viela pārdomām, un ieteikums tādā netiešā veidā varbūt, bet ieteikums, kam pievērst uzmanību šajā laikā, vēl atlikušajā Merkura retrogrāda laikā, kas ir vēl viena vesela nedēļa tieši, un tad jā, visos šajos mēnešos un dienās līdz Jupitera retrogrāda beigām. Un jā, izklausās un liekas, un tāda sajūta man ir, ka tāds lielisks gads, lielisks gada sākums. Un jā, es jums visiem vēlu
tādu veiksmīgu šo Merkura retrogrādu laiku, šo Jupiteru retrogrādu laiku, gan iesākumu, gan turpinājumu. Tiekamies nākošajā reizē. Tā!